Dargie draugi, dargie kolēģi, biedri, šodien patiešām ir prieks redzēt šeit Ziemeļblāzma pilnu zāli. Redzat, ka mūsu kongresa piedalās 627 delegāti. Īpaši es gribētu šodien, lai mēs kopā sveiktu delegātus no Zilupas, Ciblas, Lūdzas un Karsavas, jo viņam vajadzēja šodien izbraukt no māja 4:45, lai atbrauktu uz Rīgu. Viņi ir pelnījuši aplausu. Šodien patiešām prieks redzēt kopā ar mums mūsu partnerus, Eiropas sociāldemokrātus, Eiropas socialistu partijas pārstāvjus un Eiropas socialistiskas partijas jauniešu kustības pārstāvjus. Kopā mūsu kongresā šodien piedalās viesi no 6 valstīm – no Zviedrijas, Somijas, Lietuvas, Polijas, Beļģijas un Itālijas. Un kopā ar mums šodien arī mūsu draugi – socialisti, kas startēs gaidāmais vēlēšanas viena saraksta no Saskaņas, un Godskalpat Rīga. Kopā ar vicemēru Andriju Ameriku mēs šajās vēlēšanās Rīgā piedalīsimies vēlreiz kopā. Un esmu priecīgs redzēt zālē mūsu sabiedrotus, arotbiedrību pārstāvjus, Petru Krīgeru, Valdi Kēri. Paldies jums par to, ka esat kopā ar mums šodien. Pirms pāris gadiem šeit, mūsu kongresam, mēs runājam par to, ka notiek Latvijā labēs vāras stagnācija. Šodien mēs jau droši, diemžēl, es esmu spiests izmantot tādu vārdu, mēs varam runāt par labēs vāras degradāciju. Jūs varat vienkārši pamēģināt atcerēties, kas ir noticis pa pēdējiem 12 mēnešiem. No vienas puses bija pieņemts lēmums valdības ministriem palielināt atalgojumu par 600–700 eiro, un vienlaicīgi tika paaugstināta arī minimāla alga par 10 eiro. Vienīgais, ko vajadzētu piebilst šajā situācijā, ka par tiem 10 eiro nekāds īpaši prieks nesanāks, jo vienlaicīgi bija palielināti gan elektrotarifi, gan arī palielināta PVN likme apsaimniekošanai. Rezultātā vienai ģimenei mēneša izmaksas pieauga par 15 eiro, bet minimālais atalgojums tikai par 10 eiro. Mēs ļoti labi atcerāmies, tas tikko ir noticis, mums tāds priekša, kāda veida tika reformēta skolotāja atalgojuma sistēma. Bija ļoti cels mērķis palielināt skolotājiem algas. Rīga šīs reformas rezultātā 26% no skolotājiem algas tika samazināts. Rīga apmēram katrs 10. skolotājs pazaudējis vairāk nekā 100 eiro šīs reformas rezultātā. Bet, kā patreiz piedāvā izglītības ministrija, viņam ir ļoti vienkārši risinājums, kāda veida varētu tikt galā ar Rīgas, ka viņi to uzskata problēmu. Vajag vienkārši slēgt visas skolas Rīga, kur ir mazāk nekā 800 bērni. Rīgai tas nozīmē slēgt 40% no visam mācību iestādēm. Bet toties, ka uzskata izglītības ministrija ar atalgojumu un ar algām problēmu vairs Rīga nebūs. Mēs tikko uzzinājām, ka Banku Citadele, tas ir valsts kontroles atzinums, bija iespējams pārdot minēts pat par 25 miljoniem dārgāk. 14. gada mēs visi ļoti aktīvi piedalījāmies protesta akcijās, cenšoties pateikt sabiedrībai, ka nedrīkst atļaut tāda veida cīniski nozagt banku. Un ko mēs toreiz dzirdējām pret? Mēs dzirdējām visus tradicionālus stāstus par 5. kolonu, par ģeopolitiku, par Maskavas roku. Un rezultātā labējās partijas, izmantojot visu retoriku, viņam ir izdevies visai sabiedrībai, tā skaitā arī labējā partija vēlētājiem, šo banku nozagt. Un ar tiem nacionālajiem jautājumiem ārkārtīgi ērti vienmēr aizbildināties. Mēs no vienas puses redzam Saeimas drošības komisijas locekli, kurš miegi var atļauties spēlēt azartspēļu zāles, un vienlaicīgi viņš ir atbildīgs par valsts noslēpumu. Mēs varam redzēt Saeimas deputātu, kurš jau paspēja būdams Saeimas deputāts pavadīt zinām laiku cietumu par to, ka viņš ir braucis dzērumā. Ko viņš dara? Viņš vada Saeima komisiju, kas nodarbojas ar korupcijas apkarošanu. Un rezultāts bija vienīgais, ka nebija nekādi dokumenti pieņemti, un komisijas priekšsēdētājs ir saņēmis godīgu atalgojumu. Ģeopolitika, stāsti par Maskavas draudiem, mēģinājumi šķelt sabiedrību runāt par etniskiem jautājumiem un par valodas jautājumiem, ir vienīgais instruments, kāds ļauj tādiem cilvēkiem, kas vienlaicīgi var atļauties apmeklēt azartspēles, azartspēļu zāles un atbildēt par valsts noslēpumu, vai dzert un cīnīties ar korupciju, būt joprojām pie varas. Tas ir vienīgais instruments, kāpēc labējās partijas joprojām turas. Un plus vēl būtu ārkārtīgi svarīgi mums visiem neaizmirst to, ka mēs diemžēl nedzīvojam ideālajā pasaulē. Mēs dzīvojam ļoti sarežģītā un nemitīgi mainīgā pasaulē. Un bieži vien šī pasaule nemainās uz labāku pusi.
Eiropai nākas cīnīties ar daudzam krīzēm. Tie ir bēgļi, tas ir Lielbritānijas referendums, Brexits, pieaug nacionalisms, pieaug ksenofobiem, daudzu valstu ekonomiskas problēmas. Un pats galvenais izaicinājums mūsu kontinentam, tas ir jautājums par Eiropas Savienības identitāti. Optimisti uzdod jautājums par to, kāda veida Eiropas Savienība attīstīsies, pesimisti uzdod jautājumu par to, vai Eiropas Savienība sabruks vai nesabruks. Turpinās Eiropas Savienības un Krievijas savstarpēja krīze, savstarpēja sankcijas. Un tikko bija publicēta aprēķina, kas parādīja, ka Latvija ir viena no tām valstīm, kas ir cietusi vislielākā mērā tieši no šīm savstarpējām ekonomiskām sankcijām. Mēs visi ar milzīgām bāžām skatāmies, kas notiek austrumos, sākot no Asintīra Sīrijā un beidzot ar nestabilitāti Turcijā. Un šajā katastrofiski sarežģītā laika mums pie varas ir analfabēti no labiem partijiem. Tas ir lielākais risks mūsu drošībai, mūsu nākotnei, mūsu attīstībai. Mums ārkārtīgi svarīgi būtu saprast, ka lietoti tanki nepalīdzēs aizsargāt mūsu valsti. Un pat 1000 karavīru no Kanādas arī nepalīdzēs. Galvenais, kas var palīdzēt mūsu valstī attīstīties, saglabāties un palikt drošai, ir ieguldījumi. Veselība ir ieguldījumi. Izglītība ir sociāla stabilitāte, ir cīņa pret sociālu netaisnīgumu un ekonomikas attīstība. Un, lai šos mērķus sasniegt, ir nepieciešami 2 instrumenti. Viens instruments saucas sociāldemokrātija un otrais instruments saucas saskaņa. Visu šo gadu, kopš pēdējā kongresa, mēs esam ļoti citīgi strādājuši pie tā, lai nostiprinātu savu partiju. Notiek ļoti aktīvs un cieši darbs ar mūsu strateģiskiem partneriem, ar Eiropas socialistiem un sociāldemokrātiem, ar partiju ģimeni, kas apvieno visus kreisos spēkus Eiropas kontinentam. Darbs notiek visos līmeņos, sākot ar pastāvīgu dalību padomē sēdes un beidzot ar PS vadības oficiālas vizītes Latvijam. Regulāra viedokļa apmaiņa par ārpolitikas un Latvijas ekšpolitiskiem jautājumiem notiek ar Eiroparlamenta prezidentu Šulc kungu. Pēdējā gada laikā mūsu biedri piedalījās sociāldemokrātu kongresos Vācijā, Dānijā, Norvēģijā. Notiek tikšanās ar kolēģiem, mēriem, sociāldemokrātiem no tādām pilsētām kā Parīze, Kopenhāgena, Amsterdama. Un starp citu Rīga nākamgad notiks Eiropas Savienības galvaspilsētu mēru samits. Un pirms samita ir plānots, kā arī notiks tieši sociāldemokrātu mēru sanāksme Rīga. Ļoti aktīvi ar saviem kolēģiem no Eiropas šogad ir strādājuši mūsu jaunieši no organizācijas Restarts LV. Viņi patreiz ir iestāšanas procesa un ir plānots, ka jau līdz šī gada beigām viņi kļūs par pilnvērtīgiem Eiropas sociālistiskās partijas jauniešu kustības biedriem. Saskaņas pārstāvji ir izgājuši PES priekšvēlēšanu akadēmiju, piedalījušies daudzas gan seminārus, gan arī nometnes, kur viņi ir strādājuši pie tādiem jautājumiem, kā sakot no bēgļiem un klimata un beidzot ar jauniešu bezdarbu. Un starp citu nākamnedēļ, kad jūs Rīgas ielas centrā redzēsiet daudz jauniešu, gan no Restart LV, gan arī no daudzām citām Eiropas valstīm, kas piedalīsies visas Eiropas mēroga pasākuma Action Day for European Youth Plan, tie ir musē. Tāpēc, ka musē visu šo gadu mūsu jaunatne ļoti aktīvi strādāja pie eiropeiskas integrācijas. Šodien es arī gribētu izmantot iespēju un izteikt pateicību arotbiedriem par kopēju darbu, cenšoties aizstāvēt strādājušu intereses. Šajā darbā aktīvi ir iesaistīti pirmkārt mūsu Saeimas deputāti, kas strādā gan pie daudziem likumprojektiem, gan pie valsts budžeta, bet mēs ļoti labi saprotam, ka atbalsta iespējas opozīcijai esošai frakcijai ir ierobežotas. Un nākamajā gada, kad Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas, mums uz katru sarakstu ir ārkārtīgi sīva konkurence, bet mēs esam gatavi saspiesties jebkura pašvaldība katra saraksta, lai iedot vietas no arotbiedrību deleģētiem pārstāvjiem, lai mēs kopā varētu aizstāvēt mūsu biedru interesi. Ļoti labi, ko es gribētu atzīmēt, šogad strādā pirmorganizācijas. Rezultāti gada laika apmēram par 5% ir pieaudzis biedru skaits. Tikai Rīgas organizācijā uz dotu brīdi ir 1585 biedri. Vairumam Latvijas partija kopējais biedru skaits ir krietni mazāks nekā mums Rīgas organizācijā vien ir. Tieši Rīgas organizācija šī gada laika ir piedzīvojusi radikālas, varbūt pat radikālākas reformas. Nebaidīsimies no šī vārda. Pilnībā mainīta pārvaldes sistēma, pilnībā mainīta struktūra, pārvēlēta valde, ievesta koordinātora institūcija, izveidot piramīdu, kas pilnībā nosedz visu pilsētu. Un Rīga pastāvīgo plūsma rezultātā mums pievienojas jaunie biedri, jauni, aktīvi, enerģiski cilvēki.
Un notiek visdažādākie pasākumi, sakot no satiksmes drošības skolas bērniem un beidzot ar sporta svētkiem. Atvainojiet, ka es slavēju Rīgu, bet es pats esmu rīznieks tomēr. Un šis darbs, stiprinot partiju, tiek veikts, lai mūsu partija varētu izpildīt to galveno mērķi, kas paliek nemainīgs. Tas ir nostiprināt pozīcijas tajās pašvaldības, kur mēs esam pie varas, un nokļūt pie varas tur, kur mēs patreiz esam opozīcijā. Mums ir jānonāk pie varas tādas pilsētas kā Daugavpils, Jūrmala, Jelgava, Liepāja. Mums ir svēts uzdevums paplašināt mūsu geogrāfiju Latgales pašvaldības. Starp citu, jūs esat lasījuši, ka Vienotība Daugavpilī tagad ļoti aktīvi kopē saskaņas pieredzi no Rīgas. Viņi plāno nākošu gadu ievest Daugavpilī bezmaksas sabiedrisku transportu. Šeit es gan gribētu piebilst, ka Rīga bezmaksas sabiedriskais transports pensionāriem tika ievest uzreiz pēc vēlēšanām. Daugavpilī šo mēģinās ievest tieši pirms vēlēšanām. Bet esmu priecīgs gan par to, ka Daugavpils pensionāriem būs cerams bezmaksas sabiedriskais transports, un arī par to, ka Vienotība vietējā līmenī sāk pārņemt saskaņas instrumentus. Bet šeit es arī gribētu pateikt, ka vēl labāk būs, ka saskaņas instrumentus Daugavpilī un arī citas pašvaldības pielietos pati saskaņā. Nevajag iedzīvotājiem likt lietot feikus. Starp citu, vai zināt, cik ilgi pie varas Kopenhāgenas pilsētā ir sociāldemokrāti? 78 gadus bez pārtraukuma. Pie mums ļoti populāri ir mēģināt analizēt un salīdzināt Rīgu ar Skandinavijas pilsētām, tā skaitā ar Kopenhāgenu. Man pašam ļoti patīk tāda analīze. Bet es gribētu atgādināt visiem, kas analizē Kopenhāgenu, Dāniju, Skandinavijas pieredzi un Skandinavijas sasniegumus. Šie sasniegumi pirmām kārtām ir sociāldemokrātiskas politikas rezultāti. Politikas rezultāti, kuru mēs īstenojam arī Rīgā jau 8. gadu. Kas ir sociāldemokrātiska politika Rīga? Tas ir ieguldīt 200 miljonus eiro, lai savies kārtības skolas un bērndāras. Nevis 200 miljonus eiro ieguldīt viena Nacionālās bibliotēkas ēka, kuru vēl pēc tam katru gadu 2 reizes vajag mazgāt, katru reizi par to maksājot 100 000 eiro. Tas ir bezmaksas sabiedriskais transports pensionāriem un skolēniem. Es speciāli saskaitīju, ka katrs Rīgas nestrādājušas pensionārs par šiem gadiem ir ietaupījis uz sabiedriskā transporta rēķina 2200 eiro. Katra ģimene, kur ir viens bērns, kas brauc uz skolu, uz treniņiem, uz interešu izglītību, katra ģimene ir ietaupījuši par šo laiku apmēram 900 eiro. Ja mēs runājam par bērniem, mēs vēl klāt varam pielikt 350 eiro gada ekonomijā, kas tagad veidojas pateicoties brīvpusdienam, un šie ir tikai daži piemēri no to, ko mēs iztenojam Rīgam. Jā, mēs neesam ideāli. Mēs arī mēdzam pieļaut kļūdas, bet mēs strādājam. Un katru kļūdu mēs cenšamies pēc tam labot. Un pats galvenais, mēs ļoti labi zinām, kādēļ mēs visu to darām. Tāpēc, ka mums priekšā stāv mūsu vēlētāji, kurus mēs ļoti labi saprotam un ļoti labi zinām, kas mūsu vēlētājiem ir nepieciešams. Tieši tāpēc Rīga mums patreiz reitings ir ap 52%. Rīga mēs esam vispopulārākais politiskais spēks starp krieviski runājušiem rīdziniekiem, un mēs esam otrais populārākais spēks starp rīdziniekiem latviešiem. Un tikai pa dažiem procentu punktiem mēs atpaliekam no pirmās vietas ar nacionalistiem. Mums ir visas izrēdz 17. gadā kļūt par populārāko politisku spēku starp rīdziniekiem latviešiem tā skaita. Mums ir izdevies par šiem gadiem paveikt to, kas ir līdz visiem absolūti neiespējams. Mēs esam kļuvuši par pirmo un par vienīgo politisku spēku, par kuru balso gan latvieši, gan nelatvieši. Mēs esam tāds politiskais spēks, kas ir vienīgais mūsu valstī. Mums priekšā ir vēlēšanas. Piemēram, Rīga Vienotībai viens no galvenajiem punktiem ir slēgt Krievu bērndārus. Nacionālisti runā par to, ka vajadzētu tomēr atgriezties pie jautājuma un sāk debats par to, vai nevajadzētu nojaukt pieminekli padomju karavīriem. Pusgads ir palicis līdz pašvaldību vēlēšanām. Mēs neesam dzirdējuši neko no labiem partijām par to, ko viņi plāno darīt. Piemēram, runāt par pilsētas infrastruktūras attīstību vai par sociālajiem jautājumiem. Ne. Pusgads ir palicis līdz Rīgas vēlēšanām. No šīm labiem partijām tikai viena partija vispār ir izvirzījusi kandidātu. Un ko šis kandidāts pirmais ir pateicis publiskā telpā, viņš ir pateicis, ka viņam ir plānos padzīt no Racnāma Domas kaķus, kuģi un muri. Piedodiet, kolēģi. Mums ir pienākums
saglabāt varu tājas pašvaldības, kur mēs esam koalīcijā, kurus mēs vādam, lai pasargātu mūsu vēlētājus no labiem partiem, kas vienīgais, ko prot darīt, tas ir cīnīties ar bērnu dārziem, ar pieminekļiem un ar kaķiem. Bet to, ko mēs patreiz redzam, nozīmē, ka 17. gada vēlēšanas kampaņa būs visdrīzāk netīrākā Latvijas jaunākā vēsturē. Tas nozīmē, ka tiks izmantots visas negodīgākās metodas, provokācijas, spiediens, stipri iespējams negodīgie mēdīji. Un es gribētu pateikt katram, kas patreiz apsver ideju piedalīties 17. gada vēlēšanās, padomājiet ļoti uzmanīgi, tāpēc, ka katru no kandidātiem sitīs tā, kad nav situši nekad vēl. Bet mūsu partija ir viena ļoti stipra puse. Mēs esam sisti visu laiku. Un pateicoties tam, mēs esam kļuvuši vēl stiprāki. Un daudziem no tiem politiķiem un daudziem no tam partiem, kas kādreiz ir mēģinājuši mūs sist, viņi, romantiski izsakoties, sen jau ir izgāstuvi. Un šodien es gribētu mums visiem novēlēt daudz spēku, daudz enerģijas, jo mums nākamgad, pēc 6,5 mēnešiem, ir jāuzvar. Es gribētu mums visiem uzvarēt 17. gada vēlēšanas, lai, pateicoties 17. gada vēlēšanām, mēs nonāktu pie varas 2018. gada pēc Saeimas vēlēšanām. Un apsveicu jūs valsts svētkos. Paldies jums!